Čau visiem! Šodien apskatīsimies, kā jūtās mūsu 3 māsas. Tās 3 māsas ir kukurūza, gurķi un pupas. Mēs šeit iestādījām tādu dobi. Sākumā bija kukurūza, un tad iestādījām pupas un gurķus. Un tā ideja tāda, ka pupas vijās apkārt kukurūzai. Te var labi redzēt, kā tas notiek dzīvē. Te ir apvijušās apkārt. Un papakšu aug gurķīši. Un gurķīši arī daļai nomučē zemi, ja viņi iet vidū. Bet te bija daļa izgājusi ārpus rāmiem, ja var tā teikt. Un te mēs jau novācām ražu drusciņu. Tā ka viņi tagad tikai sāk ražot, jo mēs iestādījām ļoti vēlu, protams, visu. Bet, raža ir un sākam ievākt ražu. Kā te iet ar vidiņā? Čau, reik tāds gurķīts. Smuki gurķīši, jā. Šitie arī ir tie avotiņš gurķi? Jā. Jā, ok. Pupiņas arī smuki. Pupiņas arī būs foršas. Un pupiņas mums ir Vivī. Parādīšu, kuri kādas jau saņēmušās. Jā, šeit kaut kur bija. Šeit bija, laikam, jā. Un šīm te pupiņām nav stiegras, viņas forši var fermentēt un marinēt un ēst uzreiz, visu kaut ko var darīt. Saldēt var, jā, viņām nav stiegras iekšā. Ļoti garšīgas viņas. Tā, ja kādam vajag tādas sēklas, vēršieties pie mums vai meklējiet sēklu maiņas punktos. Tā, ka šis bija tāds īsts video, vienkārši mazs update'iņš, kā mums iet ar 3 māsām šobrīd. Labi, čau visiem!